Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļa iesaistījās projektā Kuldīgas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadības kapacitātes paaugstināšana. Tas nozīmē, ka 4 novada izglītības iestādes vadītājiem bija iespēja ne tikai citu valstu skolu vadītājus iepazīstināt ar Latvijas izglītības sistēmu un stāstīt par savu skolu, bet iepazīt arī, kas kopīgs, kas atšķirīgs šai jomā ir Grieķijā, Itālijā, Turcijā, Spānijā un Īrijā. Visu valstu pārstāvju tikšanās vieta bija Somija. Šis projekts tika uzrakstīts vadoties pēc tā, lai tiktu iekļauts visas izglītības līmeņi, pirmsskolas izglītība, pamatskola un vidusskola, kā arī speciālā izglītība. Un galvenokārt, rakstot šo projektu, mēs ņēmām vērā izglītības iestāžu attīstības plānus, kas katrā izglītības iestādē ir prioritāte. Tā ir skolas internacionalizācija, darbs ar vecākiem un sabiedrību, pedagogu un materiālu tehnisko resursu vadība, kā arī speciālā izglītība. Šī projekta ietvaros veselu gadu direktoriem tika dot iespēju mācīties angļu valodu, un iegūms bija arī Eiropas Mobility dokuments. No Kuldīgas novada projektā iesaistījās Ēdoles pamatskolas direktors Aigars Matevičs, Kuldīgas bērndārza Cīrulītes vadītāja Ingune Krepse, speciālā bērndārza Bitīte vadītāja Līga Megne un Kuldīgas centra vidusskolas direktora Brigita Freja. Kopējās tendences tomēr ir vienāds, tad iet līdzi laikam, vienmēr arī pašiem skolotājiem, iestāžu vadītājiem mācīties. Un klausoties arī Somijas augstskolu pasniedzēju docētāju lekcijas, gan par moderno skolmodību, par skolas darba analīzi, nācās secināt, ka mēs Latvijā strādājam ļoti līdzīgi. Man bija liels pārsteigums, ka gan es daloties pieredzē, gan arī, jāsaka, balvu valsts ģimnāzijas direktori daloties pieredzē, bijām vienīgās, kur šādu praksi praktizē. Tas ir, ka katru pavasari rīkojam šīs individuālās pārunas ar skolotājiem. Projekta dalībnieki pēc tam dalījušies savā zināšanās ar pārējiem novada izglītības iestāžu vadītājiem, lai piesaistītu finansējumu. Vairāk nekā 7000 eiro kuldīdznieki piedalījušies Valsts izglītības attīstības aģentūras izsludinātajā programmas Erasmus Plus projektu konkursā. Ieva Benfelda, Lants Perševics, Grundas televīzija.